Labvakar, mīļie! Šovakar gribu atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas par šo nedēļu man sakrājušies. Jo es kaut kā ļoti maz gāju cilvēkos, Man bija grūti, tiešām pēc konferences ir grūti atgriezties ikdienas tādā rutīnā, kur nevienmēr ir adekvāti cilvēki. Jo no konferences laika es esmu iegūsi tādu iekšēju stabilitāti, iekšēju pārliecību, ļoti stipru pārliecību, ka es esmu izvēlējusies pareizo kopienu, pareizo kompāniju, laikam tā jāsaka, kurā es darbojos, un nepavēltīs es tajā esmu jau 8 gadus. Jā, ir pagājusi nedēļa kopš konferences, bet burtiski katru dienu es daudzreiz atceros daudzus momentus. Es paskatos kādu video, paskatos fotogrāfijas, un man atkal uznāk raudiens, cik ļoti viss bija dvēseliski, cik viss bija sirsnīgi. Un es laikam turpinu dzīvot šajās tādās labestības vibrācijās, tur sirsnības, atvērtu siržu vibrācijās, jo to ir grūti izstāstīt vārdos, to var tikai sajust. Un tāpēc, jā, es arī esmu rakstījusi sociālos, manuprāt, ka šī konference vairāk bija par sajūtām, par cilvēcību, par savstarpēju tādu sapratni attiecībām starp cilvēkiem. Un, protams, ka es esmu bezgalā lepna par to, kā mums izdevās šī konference. Ļoti daudz stresojam, jo likās, mēs esam ļoti augstu latiņu pacēluši, uz ko mēs ejam. Bet tagad, lasot tik daudz tās atsauksmes, ir sajūta, ka mēs esam ļoti labi visu izdarījuši. Un tas tikai nozīmē to, ka nākošajā gadā, protams, ka mums ir jābūt, mēs jau nepaliksim uz tā paša viļņa. Tātad izdomāsim vēl kaut ko, kas vēl vairāk, vēl sirsnīgāk būs cilvēcīgi. Protams, cilvēcīgi, tas ir pamats. Un man bija tādi jautājumi, piemēram, kad vēl būs tāda konference Latvijā? Latvijā lielā Nature Sunshine kompānijas konference notiek 1 reizi gadā, parasti rudenī. Un beidzoties šai konferencē, mēs jau esam nolikuši apmēram 2 datumus nākošam rudenim. Tas ir vai no oktobris vai novembris, skatoties, kad viesnīca varēs uzņemt tik lielu cilvēku skaitu. Un tāpēc tas notiek 1 reizi gadā. Jo tam ir jāsagatavojas, līdz tam jāizaug. Jo tas ir liels pasākums, kurā ieguldam ļoti daudz enerģijas, ļoti daudz spēka, laika. Tas ir darbietilpīgs process, jo to mums neveido kāds cits no malas, mēs to paši veidojam. Veidojam tā, kā mēs gribam. Tas ir svarīgi. Nevis, ka kādu uzaicinām no malas, mums viņi sapratīs, pēc sava prāta tā izveidos. Nē, mums gribās tā, lai mums pašiem būtu patīkami. Un izrādās tas patīk visiem klātesošajiem, visiem ciemiņiem, tas visiem patika. Tā kā nākošā konference nākošai rudenī, bet pa to visu starplaiku notiek vēl daudz citas konferences. Janvārī būs lielā Eiropas konference Varšavā, uz to arī var braukt. Tur ir surdo tulkojumi gan angļu, gan krievu valodā, tāpēc viss ir saprotams, arī vērienīgi plaši, mazliet savādāk nekā pie mums Latvijā. Pēc tam maijā varat pievienoties mums uz Portugāli. Porto pilsētā notiks starptautiskā līderu konference. Uz to arī jau ir atvērta pieteikšanās. Es esmu pieteikusies arī, protams, ka es gribu būt Portugālē. Citādi es pati nekad nesavākšos tik tālu, bet uz konferenci es aizbraukšu. Nākošais varētu būt vasarā, kā nezinu kurā valstī. Polija rīkos vasaras konferenci.
to vēl nemāku pateikt, kur. Nu, un tad rudenī, protams, Latvijā. Vēl pa vidu tām, protams, notiek pilsētās lielāki, mazāki pasākumi. Rīgā notiek, citās pilsētās, Rēzeknē būs pasākums. 15. novembrī mēs satiksimies, neliels pasākums Rēzeknē. Arī uz tādu jūs varat atnākt vai atbraukt, ja jums ir tāda vēlme. Notiek lielāki vai mazākie tādi pilsētās ciemos pasākumi. Notiek iknedēļas webināri. Tā kā īstenībā ļoti daudz pasākumu, kuros cilvēks var piedalīties, jo bija arī tāds jautājums, cik bieži ir iespēja piedalīties šādos pasākumos. Nu, tad es te nosaucu īstenībā ļoti daudz un dažādu, kuros ir iespēja piedalīties. Vēl bez tam tie, kas jau ir NSP reģistrējušies, 14. decembrī notiks Rīgā tāda apmācības pirmās no nulles, ko jāsāk, kā cilvēkam ienākot šajā kompānijā, kas būtu jādara, kas jāsaprot, lai viņam tā sāk veidoties sava komanda, lai sāk veidoties kaut kāds ienākums un tā tālāk. Tā kā arī uz tādu skolu var pieteikties. Tad vēl bija jautājums, vai visi pasākumi man, kā es esmu līderis menedžeris, vai man visi ir pasākumi pa brīvu? Nē, protams, ka nē. Tas nebūtu nemaz tā godīgi, ka visu par brīvu kompāniju mums dotu. Ir tādas konferences līderu, direktoru akadēmijas, uz kurām var pa gadu nopelnīt braucienu uz 5-7 dienām kā kuru reizi, un tur tiešām viss ir, pilnīgi viss apmaksāts. Gan lidojums, gan dzīvošana, gan ēšana, gan izklaides un tā tālāk. Tādus divus pasākumus es jau esmu nopelnījusi un apmeklējusi, man ļoti, ļoti patika. Bet tur ir jāpastrādā, labi jāpastrādā ne tikai man pašai, bet man ar savu komandu ir jāstrādā. Lūk, un šādu pasākumu var iegūt bez maksas, sākot no līdera konsultanta statusa. Bet pārējos, protams, ka es maksāju, maksāju lidošanu, dzīvošanu, visu, tā kā normāls cilvēks, tāpēc, kāpēc gan nē, tas ir tāds reizē darbs, jo tur es arī ļoti daudz iegūstu, tur es iegūstu ļoti jaunas atziņas, jaunas pieredzes, par to arī būtu jāmaksā. Bet praktiski sanāk, ir biļete par konferences apmeklēšanu arī, protams. Un kas vēl man bija? Un kad man jautāja, kā iespējams tas bija no cilvēkiem, kas bija konferencē otrajā dienā, kā iespējams vispār tik emocionāli pasniegt biznesu. Mēs paši bijām pārsteigti, tiešām tas bija negaidīti, jo vienkārši viss tā salikās. Salikās tāpēc, ka cilvēki, kas nāca uz skatuves, runāja no sirds. Nevis izliekoties, nevis piekrāsojot un izpušķojot to, kā viņiem tur skaisti iet. Nē, runājot patiesību tā, kā ir gājis. Un kā mums katram iet, un mums katram ir sava vēsture. Un praktiski jau katrs varētu, kas vairākus gadus ir tajā kompānijā, varētu pastāstīt kādu līdzīgu vēsturi. Un kā mēs kāpēc paliekam šeit un kāpēc turpinām šo darbu, arī tas viss tika pastāstīts. Varbūt vienkārši emocionālāk, tāpēc, ka šogad mums beidzot ļoti daudz pāri uzstājās, jo tas jau ir ģimenes bizness. Daudzās ģimenēs tagad ir apvienojušies, sāk parasti sievietes uzsāk pirmās, pēc tam pēc laika vīrieši skatās, kas tur notiek, sāk iet uz pasākumiem, sāk iedziļināties un saprot, ka īstenībā vīriem tur ir ko darīt, jo tur, kur ir labas naudas apgrozās, tur vīrieši mīl palikt. Un mūsu kompānijā ir ļoti daudz vīriešu. Ja paskatās, ja aizbrauktu jūs uz Polijas konferenci vai uz kādu citu starptautisko konferenci, tur gandrīz puszāli ir vīrieši. Un vīrieši jau nepaliek tādās kompānijās, kur nav naudas. Viņi strādā tur, kur reāli viņi saprot, ka ir nauda. Lūk, tādas atbildes šoreiz. Paldies!